svin zvaigznes tuvu. Redzi, kā manu sirdi viņš tur. Redzi to savās rokās viņš zvaigznes tuvu. Redzi, kā manu sirdi viņš tur. Čau! 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 Mums šodien bija Ziemassvētku dievkalpojums. Un mēs varējām būt kopā ar saviem draugiem un tuvajiem cilvēkiem. Un drāma bija. Visvairāk man patika tas, kad spēlēja jaunieši, ja, un viņi bija ļoti patiesi. Viņā arī piedalījos. Es domāju, ka cilvēkus daudz uzrunāja, jo bija interesanti. Bet tas nebija tikai priekš jauniešiem, tas bija arī priekš, teiksim tā, vecākiem cilvēkiem. Ja? Arī viņiem tur ir ko pamācīties. Un tās situācijas ir tik reālas dzīves situācijas, ka tā ļoti labi var iejusties tajā. Cilvēkiem ir jāzina patiesība, un ka šī izrāde bija tieši piemērota šai dienai. Tu jau vari būt kristietis un tu vari darboties un kalpot no rīta līdz vakaram, bet galu galā, ja tu nepazīsti Jēzu tuvu un ja tev ir dzīvē kaut kāds grēks, no kāda netiec vaļā, tad var izrādīties, ka tu pat visaktīvākais kristietis draudzē, tu vari nebūt debesīs. Vārds ir vārds, jā. Man patīk, kā viņš runājas, kā es viņu paklausos. Jā. Man tas lika šī brīdī aizdomāties par to, ka nekad dzīvo šodien. Nevis kaut kad, jā, bet esi patiesi atklāts un brīvs arī šodien. Jā. Dievs ir samaksājis to savu dārgāko cenu, nevis tur par tādiem pasaulīgiem svētkiem, kur saņem dāvanas un noskaita dzīvolīšu spieglītes. Es gribētu novēlēt, lai cilvēks svin šos svētkus, protams, tas ir Kristus dzimšanas svētki, bet lai neapstājas tikai pie tā, kad Jēzus ir piedzimis, bet kad mēs visi attiecamies nopietni par to, ka Jēzus šodien mums katram liek izvēlēties, un tā izvēle starp dzīvu un nāvi, starp svētību un lāstu, un ka mēs ieaicinām Jēzu savā sirdī, ja mēs vēl to neesam izdarījuši, un ka mēs sākam dzīvot kopā ar Dievu. Tā ir svētība pilna un ļoti interesanta dzīve, un neviens to nenožēlos. Nāc kopā ar mums!